Ok, taisam ierakstu. Tā, šitais liek priekš, šeit varam minimizēt. Tad šodien mēs turpinam runāt par devējiem. Tad mēs palikam pie optiskiem devējiem un tad turpināsim šo tēmu. Esmu tagad Banner Engineering mājaslapā, tātad principā ASV ražotājs, kas specializējas uz tieši optiskiem devējiem, tāpēc paskatīsimies piemērus no Banner mājaslapas. Tā, un pie fotoelektriskiem. Tad rekur ir šeit uzreiz kā reklāma ir piemērs par to. Tātad divi optiski devi, tātad retroreflektīvi, kas atstarojas no atstarotē, lai skaitītu no vienas puses pudeles uz konveijera lentas, no otras puses kvalitātes kontrole. Tāpēc, ka vai redzat šeit te, no kreisas puses, vai pudele nav nokritusi. Tad kontrolējam no augšas un no apakšas, ja, diviem, jā, caurspīdīgā pudele, bet tā kā izvēle ir retroreflektīva, kad neatstarojas no objekta, bet atstarojas reāli no atstarotē. Tāpēc, principā, pudele nedod tādu labu atstarojumu, pat caurspīdīga, tāpēc redziet, tiek galā ar šo uzdevumu, tātad ar atstarotāju palīdzību. Tam, tam. Uh, jā. Nākamā grupa, par kuru mēs parunāsim, jauna grupa, tātad, kas slēpjas zem optiskiem devējiem, lazera devējiem, tātad, vai distance measurement. Tātad, kas nozīmē lazeru? Lazers nozīmē, ka mums nav ne tikai stars, bet mēs varam ar lazeru mērīt attālumu līdz objektam. Daudz, kur varētu izmantot tādu iespēju. Nu, pirmkārt, pozicionēšanas jautājumi, uzpildīšanas jautājumi, tātad līmeņa kontrole. Plus, ka šeit mēs redzam kvalitātes kontrole. Tātad ļoti daudz kur tātad izmanto tieši kvalitātes kontroli. Iestata uz konkrētu objektu tātad, un pārbauda, vai tas objekts atrodas tur, kur ir nepieciešams, un tā, ka ir nepieciešams. Tātad vēl viens. Tātad, nu, šeit ir distance sensors, diffuse, tātad, nu, pēc būtības, kas, nu, visi lazeri ir diffuse, tāpēc, ka viņi atstarojas no objekta, redzēt, tātad. Principā šeit es teiktu ir, tā man nepatīk kvalitāte tā. Principā ideja, tāpēc, ka reiz izmantot dārgo, tāpēc vēlreiz tātad lāzera devēji ir dārgs devējs. Optiskais, ko mēs skatāmies, tie diffuse, retroreflective, opposite, nav nekas dārgs. Tur pa 50, 60 eiro droši varētu nopirkt tādu lazernieks. Tur runa ir par simtiem un tūkstošiem eiro atkarībā no tā, cik viņš ir precis un cik tālu varētu skatīties. Jo tālāk un precīzāk, jo dārga tur būs tūkstoši. Izmantot tik dārgo devēju tādam uzdevumam kā šeit, nu, es teiktu, nav labs variants. Bet paskatieties, ka piemēru, ja tā varētu. Tā, atgriezīsimies tālāk. Šeit mums kas būs par piemēru. Tā. Šeit nekas labs nebūs uzreiz no attāliem. Kompakt izpildījums. Tūlīt atversim. Tad re, kur ir. Tad šeit principā pozicionēšanas jautājumi.
vai šeit, jā. Tātad risinām. Tātad laseram ir daudz variantu, kur kas atrodas, bet, kā saku, jautājums ir par distancēm. Ja tur ir daži metri un precizitāte, kur ir skatāmies, tātad. Uh, repeatability, вот, maximum range, redziet, tātad 100 mm, ja, tātad resolution 0,15 no mm precizitāte, ja mēs skatāmies, kur ir 2000 mm, jeb 2 metri, ja, tātad tur par resolution vairs nekas nav pateikts, bet šitam ir, kur ir 1,30 mm. Tad mēs saprotam, ka ja mums jāskatās kaut kur tālu, tātad kļūda varētu būt diezgan nopietna. Tāpēc ar lazernieku tomēr ir daudz, kur joprojām pielieto, lai mērītu distanci citu risinājumu. Mēs drusku vēlāk pārunāsim par enkoderiem, jā, tīsim, tāpēc, ka pēc būtības to, ko mēs paši sākumā skatījāmies par to, kā mērīt līmeni ar trose, tur arī pēc idejas ir enkoderi. Iekšā mēs parunāsim tātad vēlāk, bet idejiski, ja? Tātad ar lazernieku ir problēmas ar precizitāti, ja tur jāskatās pārāk tālu. Tas ir viens, otrs, protams, lazera stars ir diezgan stiprs, bet atkal jautājums, kas tur ir ar to putekļainu vide, kur vai tur ir iespējams izmantot optisko devuju, vai nav labs risinājums. Ok, tā. Tā, pie fotoelektrika. Pie fotoelektrika vienkārši paskatīties dažus vēl risinājumus no mājaslapas. Nu, ko gaidām? Mm, jā, kaut kā bremza. Labi. Varbūt to pašu no ultrasonika mēs varētu redzēt, tūlīt vienkārši iemetēsim. Tāpēc, ka viens no konkurentiem, kur bieži vien izmanto nu, teiksim, lai tur, kur mēs nevaram likt, ir ultrasonika. Ultrasonika, tātad ultraskaņas devējus, bet šeit, jā, objekta esamības detektēšana. Principā to pašu varētu šeit darīt arī ar optisko devēju, bet šeit uzlika ultraskaņas, ja? Pie tam arī ļoti bieži vien pudeles uzpildīšanas jautājumi tiek risināti vai ar ultraskaņas devēju, vai ar optisko devēju. Lai noteiktu, cik daudz mums ir konveijera lente, ja tur pašā sākumā varētu atgriezties. Vienīgais man te viņa. Tātad no augšas ievieto devēju, kas skatās, cik daudz ir iekšā, lai kontrolētu, lai katra pudele būtu uzpildīts noteikts daudzums, vai uzcorķēšanas jautājums, vai tur ir korķis pareizi uzkrots, tā tālāk. Tātad tas būs vismaz darbā. Optiskais vai ultraskaņas. Vot šeit varētu izmantot gan vienu, gan otru, kad mums ir neliels attālums, teiksim, nav tik būtiski precizitāte, ja. Vienīgais mēs saprotam, ka stars tomēr viņš ir diezgan tievs. Ja? Ultraskaņas devējiem arī ir konus. Tad veidojas konus. Nu, un es teiktu, atkal jāskatās pēc izmaksām. Jo, ja mums, teiksim,
ir nepieciešams mērīt, nu, konkrēto, tā kā teikt, kā līmeni, ja, nevis zina, cik daudz. Optiskais būtu lētāk. Ja mums, ne, teiksim, kaut kur, kad distance nav tik liela un precizitāte nav tik būtiska, tātad ultraskaņas būs izdevīgāk. Bet atkal tur ir savi ierobežojumi, tāpēc ka ultraskaņas atkal, kas tur ir? Varbūt tur ir šķidrums, kur veidojas putas. Tur varētu būt arī tur tā putekļaina vide, temperatūra, spiediens. Tad zem spiediena ultraskaņas mēs nevaram izmantot. Ja? Tāpēc tur, teiksim, arī ir savi ierobežojumi. Nu, mēs vēl paskatīsimies parametrus par ultraskaņas. Vienkārši par to, ka risinot vienu to pašu uzdevumu, bieži vien mēs varētu, tā kā redzat, gan ultraskaņas devējus, gan optiskos devējus. Tā, kas mums tālāk no optiskiem? Вот, measuring arrays. Tātad. Kad optiskos devējus varētu uzlikt viena korpusa daudz un uztaisīt tādus optiskus aizkarus. Tas būtībā optiski aizkari, kurus pielieto pamatā divos gadījumus. Pirmais, kad mums ir nepieciešams veikt mērījumus, nu, vot kā šeit. Tātad šeit pēc būtības tie aizskari sastāv atkal, nu, kā opozīt, optiski dēvēt. Tātad ir, kur daļa, kur ir izstarotāji, un ir daļa, kur ir uztverēji. Pie tam, kā mēs šeit redzam, re, kur ir tie stari, tātad viens komplekts, un vēl, lai tad vienu dimensiju mēs varētu mērīt, re, kur viņi ir. Un vēl viens komplekts no augšas un no apakšas, ja? Lai varētu mērīt vēl vienu dimensiju. Un re, kur ir trešais komplekts, tātad trešo dimensiju. Rezultātā mēs varam mērīt tātad tilpumu, kas tas tātad viss trīs dimensijas mērīt. Pie tām mērīšanas precizitāte ir atkarīga no tā, cik tuvu atrodas šī te raidītāja uztverēja korpusā. Tātad, principā šeit ir divi varianti. Labi, tas ir mini. Bet, re, kur ir resolution 2,5 mm. Tātad pamatā viņam ir divi varianti. Vai 5 mm vai 2,5 mm. Ja? Tātad, kur atšķiras. Pie tam vēl viens parametrs ir garums. Tātad komplekta garums. Nu, šeit, principā, ir ļoti izplatīts garums. Līdz no kādiem tur viņi ir 15 centimetriem līdz 2,5 metriem. Tad viens komplekts. Kad nepieciešams pie mums, piemēram, bieži vien izmanto koka apstrāde, kad ir nepieciešams veikt stumbra mērījumus, lai zinātu, ko ar viņu darīt. Tātad uzliek šitos, lai tur šķirošanas stadijā, lai, teiksim, izmērīt, kādi tur ir tie garumi, kas ko kur pēc tam tālāk darīt. Nu, un vēl viens uzdevums šitiem ir drošības zonas, tātad ražošanas procesu ierobežot piekļuvi, lai kad notiek ražošana, nekāds personāls, nekāds cilvēks neko nevarētu iejaukties procesā. Tātad tikko kāds objekts nonāk tātad aizsargājumā zonā, tātad uzreiz tātad ražošanas process apturas. Tātad safety jautājumi, lai nekas nenotiek ar cilvēku šeit, tātad lai pasargātu cilvēku no bīstamas zonas.
Tāpēc ierobežota tad piekļuve, lai nekas netiek iekšā. Vot tādi divi uzdevumi. Tātad, pēc būtības, tātad šeit, kā es saku, šeit ir opposite tātad mode. Tātad censuri vienkārši ļoti, ļoti daudz. Nu, un pēc tam no mērījuma tātad pasaka tātad nomērīto garumu. Ok, tā. Nākamais tātad. Parunāsim par fiberoptiku. Optiska šķiedra. Tātad ar optiskiem devējiem ir vēl viena nianse. Bieži vien nepieciešams ievietot tur, kur notiek rašanas process ar ļoti, ļoti smalkām detaļām. Un tur nav vietas, lai uzliktu normālu devēju. Tāpēc izmanto tā saucamo optisko šķiedru. Re, kur ir variants. Tātad, re, kur ir aci, ja, nu, lecas. Izstarojoties uztverējs, un pēc tam ar optisku šķiedru tātad nonāk līdz elektronikai, kas atrodas sadalnē. Pie tam, tātad, ko mēs te varam tur redzēt, re, kur viņi atšķirās tātad pēc formas, var sānu, no sāniem tātad taisnu veidā, pie tam aizsargāta tātad bruņota, ja, tātad ar metāla apvalku, ja tur kaut kas lido un tā tālāk. Un re, kur ir tie elektronika, tātad parasti viņi ir uz dienas sliedas, tātad vienkārši šitais te optiskas šķiedras gals, nu, otrais gals, tā, kur viņam mums ir. Šeit ir lēcas, re, kur ir, ot, piemērs, redzat, nonāk, aiziet, un vienkārši šeit tātad iespraužas gan raitais, gan uztverējs. Un tātad šeit viss tiek iestatīts, kas tur būtu pieejams. Pie tam mums eksistē divi varianti. Re, kur ir glass and plastic. Tātad mums ir stikla šķiedra un mums ir plasmas šķiedra. Tātad atkarībā no tā, kāda ir apstākļi, tātad kur mēs un kādam nolūkam to taisam. Stikls, protams, ir labāks un dārgāks. Labāk ir iespēja tātad vilkt tālāk, mazāk zudumi, labākie parametri, tur temperatūra, izturīgs pret vidi, bet, kā mēs saprotam, tātad stikls nav lokams. Tātad, ja mums ir nepieciešams kaut kā locīt, tātad labāk izolēties to plastiku, bet atceramies, tur tā distance ir pavisam cita. Tur ir, teiksim, idejiski tur no, teiksim, dažiem metriem, kas ir plasmasa, līdz 100 metriem, kas ir stiklam. Pie tām stikls tas nenozīmē, ka tur jābūt taisnai līnijai. Nē, vienkārši tad taisnu leņķi tātad mums labāk ar stiklu nedarīt. Ja? Ar plasmasu droši vien varētu. Tā, kas šeit vēl varētu būt tāds interesants? Nu, jā, tad atsevišķi lietas varētu izvēlēties un tā tālāk, bet principā, jā. Galvenā ideja vispār, kāpēc mēs izmantojam to fiber optiku, tāpēc, ka nav vietas, jā, tāpēc, ka tas viss, protams, ļoti sadardzina visu tātad elektroniku atsevišķi, tas lietas atsevišķi, fiber optika atsevišķi, tur būs vairākas reizes dārgāk nekā uzlikt standarto to muciņas veidu devēju. Tur, kā es saku, vairākas reizes cena atšķirsies, bet, kā teikt, nepieciešamība. Ja ir, tad izmantojam plastiku vai glasa fiber optiku. Tā. Kas mums te ir? Aha, nākamais, kas mums ir, re, kur ir krāsu sensori, tā saucamie.
Pēc būtības vēl viņu sauc par marķījuma sensoriem. Tātad, kad mums ir nepieciešams kontrakt, nu, pirmkārt, marķījums, uzlīmes un tā tālāk. Tātad, rekur mums šeit ir uzlīmes. Saprotam, ka uz konveijera, kad mums ir kaut kādas pudeles, kur pielīmē, tur uzlīmēs, vai vēl kaut kāds process, tur ir ļoti liels ātrums. Ja, tātad, lai nodrošinātu ražīgumu. Tāpat šitiem sensoriem, tad viena no prasība ir ātrdarbība, tātad tur ir tikai tūkstoši sekundi, tātad spējīgi atpazīt. Un kas viņam ir? Pēc būtības viņi atpazīst dažādas krāsas un pēc nepieciešams, lai nu, tas ir kvalitātes kontrole pirmkārt. Ja? Tātad iestata uz konkrētu krāsu, tātad apmāca devējus, un tad pēc tam tātad viņi vai skaitā, tāpēc, ka ja tur ir uzlīmumi speciāli marķījumi, ja, tāpēc viņu arī sauc par marķījumu sensoru, tāpēc, ka viņi rēģina nevis uz konkrētu krāsu, bet uz marķījumu. Piemēram, uz to melnu kvadratiņu, kas tur ir, vai tur apmācām uz kādu konkrētu krāsu. Un tātad viņi gan skaita uzlīmes, gan kontrolē, lai uzlīme būtu pareizi uzlīmēta, lai, teiksim, tā vieta, uz kuru viņš ir saprogrammēts, atrodas pareiza vieta, nu, kad uzlīme ir jau pielīmēta. Principā, jā, krāsa sensori, tāpēc, ka, nu, pēc uzbūves viņi ir diezgan sarežģīti, ir dārgi, tur tūkstoši par katru sensoru, bet, ja Tātad bez viņiem kvalitātes kontrole nevar nodrošināt. Un, principā, tas nākamais solis, nu, teiksim, tā attīstot, jau ir kameras, tā saucamas, pilnvērtīgas kameras, kas redz visu attēlu un tātad salīdzina attēlu, kuru redz devējs, ar tātad attēlu, pilnu attēlu atmiņa un tātad spēj tātad atrast, ar ko atšķiras. Ja? Nu, tomēr pamat pielietojums arī ir kvalitātes kontrole. Par to, lai bilde atbilst tam, kas ir nepieciešams. Tāpēc šis tomēr ir tāds variants, jo kameras vēl dārgākas ir, un tomēr kamerai ātrums nav tik liels, ja, tātad tomēr šitam viņi ļoti ātrdarbīgi un tomēr maksā lētāk. Tātad krāsu sensori un vai marķījuma sensori. Pie tam arī viņi var nodrošināt arī šķirošanas jautājumu, piemēram, kad mums, nu, teiksim, tie augļi vai dārzeņi, ja, tad uz konvejeras, tad viņi varētu skatīties un pēc krāsas, ja, tad padot komandu, piemēram, ogas, ja, krāsu sensori, kas skatās, teiksim, kas ir tā kā pirmas šķirnes, otras šķirnes vai bojātas un tā tālāk tad atpazīt. Tāpēc arī tur viņus plaši pielieto. Nu, tieši krāsu sensori, nevis marķījumi. Bet uzdevumi, jā, ot tādi viņiem uzdevumi ir. Sensoriem. Nu, un, protams, arī daudz, teiksim, opciju, tad, kad viņi iestrādā. Bet parasti visvienkāršākais pielietojums, ja mums ir kontrole, tad mēs parādām, kas viņam ir nepieciešams, tātad vai pasakam, vot re, kur ir gurķis ar tādu krāsu, tātad spiežam pogu tiču, tātad apmācīt. Tad viņš saprot, ka šī krāsa ir tātad laba, tātad vai otrādi tātad šito krāsu varētu tā kā, detektēt, nu, kā defektu vai kaut ko citu, tātad atkarībā no tā, kāds ir uzdevums. Bet idejiski, ja tātad ar pogu tiču, jeb apmācīt, tad iestāta konkrēto tur krāsu vai konkrēto marķījumu, lai pēc tam varētu tālāk. Nu, pie tam vēl varētu būt apakšgrupa. Redzat, mēs te barkodu redzam. Un tāpēc, principā, arī no optiskiem ir arī atsevišķi barkodu rideri. Nu, atsevišķi apakšgrupa. Tāpēc, ka, ja mēs izvēlamies tādu devu konkrēti specializāciju, jo, principā, kameras arī tiek galā ar barkodiem. Kāpēc ne? Vienkārši, ja tieši barkodu rideris, viņš būs daudz lētāk nekā kamera. Tāpēc tādam uzdevumam varētu arī tur barkodu rideru uzlikt. Tāpēc viņi zina šitas grupas, ja. Ir registration mark, color and luminescence sensors. Vot tādi viņi ir. Kvalitāte. Ok, tā, banneri.
Jā, būt, piemēram, šeit vēl viens variants. Tātad, re, kur ir iekšā, nu, tas, augšā uzlikts optiskais devējs, jā, tātad lazernieks, kas mēra distanci un tātad pārbauda, vai ir uzpildīts līdz noteiktam līmenim. Pie tam, kā es saku, šeit droši arī varētu būt ultraskaņas devējs. Arī korķi varētu to detektēt. Ir korķis vai nav korķis, jā, tātad kontrolēt. Bet, kā es saku, lazeram tomēr ir tievs stars, tāpēc ir tur, kur ultraskaņas nebūtu tik labs, tāpēc izmanto dārgāko optisko. Redziet, tu low, tu high, par daudz, par maz. Lai notiktu nepieciešama daudzuma. Pie tam tas varētu būt gan šķidrums, gan vēl kaut kas tāds. Tad uzpildīšanas jautājumi, jā, tad uz konverģences. Uh, optiskie, jā, tā, atgriežamies, tā, tā, kas mums te vēl ir, tā, parunājam, it kā šeit, tātad, apkopot visu, par visiem parunājam. Tā, labi, tad varam doties pie nākamās grupas sensoriem, tātad pie temperatūras devējiem arī. Liela grupa, tad temperatūras devēja, tāpēc, ka kontrolēt temperatūru, principā, ir ļoti izplatīts uzdevums no istabas temperatūras, tur procesa rašanas temperatūrā, kurtuve temperatūrā. Ļoti daudz, kur ir nepieciešams mērīt temperatūras. Tā. Pat varam šeit varētu ieslēgt temperatūru. Nu, šeit viņi uzreiz ar galvu. Tas ir ar galvu. Ir temperatūras sensors. Nu, vot tādas bildes. Pēc būtības tā temperatūras mums ir nepieciešams mērīt. Kā to darīt? Nu, principā mums ir dažas tehnoloģijas, kā to varētu darīt, bet šeit sākuma par izpildījumu. Parasti temperatūras devējs pēc uzbūves ir metāla stienis. Nu, ok, labi, ir divi varianti, kas, teiksim, ir tādi, kurus izmanto, ja mums ir nosacīta agresīva vide, un tur, kur mums ir vienkārši, nu, nosauksim tur par istabas vide, ja? Tātad tur, kur ir elektronika, kur ir tādi, kur ir lodējas tādi mazi puļķiši, ja? Visticamāk, tur būs NTC, PCC devēji, nu mēs parunāsim, ja, par viņiem. Un industriālais izpildījums, kur ir tātad metāla stienis, kur iekšā atrodas tas pats elements, kas mēra temperatūru. No elementa aiziet vade līdz konektoram, kas varētu būt galva, kur ir galvas, lai nodrošinātu, nu, tur spaiļu rinda iekšā, lai nodrošinātu IP aizsardzību. Tātad ražošanas procesa iekšā ir tas pats elements, tātad galva parasti ir ārā no ražošanas procesa, kur aiziet signāls. Tā. Nu, atkal stiprinājums. Tur ir nepieciešams piestiprināt, tāpēc tur varētu būt vītne, ja tā tāds skrūvējas iekšā flancis un tā tālāk. Tātad daži stiprinājuma veidi. Atkal katram ražotājam, tāpēc, ka tas ir, nu, tā kā zīmogs,
Varētu galvas atšķirties pēc krāsas, tas varētu būt zilas, dzeltenas, zaļas un tā tālāk. Tāpēc, ka, lai uzreiz redzētu pēc krāsas, kas tur par ražotāju. Kas tur varētu, nu, jā, tad, kas ir. Pie tam, kur ir, būt tāda tableta, ja, tātad galva iekšā šeit varētu būt vai spaiļu rinda, kur vienkārši tur iziet no temperatūras dēvēja vāde atkarībā no tā, nu mēs tagad parunāsim par to veidu, kāda veida tur ir dēvējs, un tad aiziet tālāk. Vai uzreiz ir signālu pārveidotais iekšā tā saucamais transmitters, ja? Kas varētu padot tālāk jau signālu, kuru saprot vadība. Tad, vai tas būtu strāvas signāls, vai tur būtu sprieguma signāls. Ja nav speciālas ieejas vadības ierīce, kas temperatūras devējiem ir paredzēta, vienmēr varētu uzlikt transmitteru, šī, nu, ja galva tablete, kas pārveido tātad signālu no temperatūras devēja uz spriegumu vai strāvu, un tad padot tālāk. Pie tam transmitters šeit ir nu, variants galva uzlikts. Teiksim, tas jau tāds tā ir pieņems, vai varētu būt vienkārši šeit ir spaiļu rinda, un pēc tam arī transmitters varētu būt, kas ir uz dienas sliedes pievienots blakus smadzenēm sadalne. Pat par tehnoloģijām. Es vienkārši domāju. Tā. Ot šeit, nu, es tagad, reklāmā. Labi, kamēr reklāmu pastāstīšu. Varētu apskatīties detalizētāk ideju. Tātad tas ir RTD. Tas ir termokapli. Jā, tātad pirmā ir tā saucamais termopāris, jeb termokapli. Pēc būtības tātad tur ir, atcerēsim, divi materiāli, tāpēc, ka tas ir termopāris, ja, tātad divi dažādi materiāli. Katram ir tas atšķiras temperatūras gradients, un tā rezultātā veidojas spriegums. Nu, tāpēc, ka tur tie elektroni tur šeit bija, kur ir paskaidrots, ja tad elektronu plūsma, tad vairāk elektronu mazāk, rezultātā izveidojas sprieguma starpībā. To spriegumu, kur ir tie milivolti, ja, parādās tātad termopāriem. Atkarībā no tā, kādus materiālus šeit izmanto, arī termopārus dalā. Tātad ir, kur man bija sagatava, kur ir. Tātad ir K, T, J, N, E, S, R, B, D un tā tālāk tipa termopāri. Atkarībā no tā, kādus tur elementus izmanto, tātad šeit, jo atšķiras arī tas spriegums ar milivoltus, kas tur veidojas katrai temperatūrai. Nu, milivolti arī ir tik maza vērtība, tāpēc tur vai, teiksim, nepieciešams, lai būtu speciāls iekontrolerim, lai to varētu tā kā pēc tam pārveidot par temperatūru vai moduli speciāls, kas to dara, un pēc tam tad padot spriegumu jau 0,10 volti vai 420 mAh, tad uz PLC. Jā, tā, kur tas? Pie tam, tātad atkarība no tā, kāda tipa tur atšķiras vadu krāsa. Nu, mēs saprotam, ka termopāris tātad sanāk tā, ka
vienalga. Tātad šeit, tātad paša galā atrodas tas, nu, tur ir divi vadi, katrs vads ir no sava metāla, kā mēs to sapratām, un šeit ir gala sakausējums. Re, kur ir tas, kur viņu sakausējums, ja? Uh, ko es gribu? Jā, tātad elements atrodas šeit paša galā. Un tātad izolācija vadiem, lai varētu atpazīt, kas tur ir par devēju, arī atšķiras. Ir tie standarti. Pie tam tur ir tāda nelaime, ka atkarība no tā, kura valsti mēs esam, arī atšķiras tie standarti, tāpēc atšķiras krāsas, tāpēc mēs redzam, re, kur ir, kā viņi atšķiras. Tur tomēr varētu būt ziepes ar to. Pie mums bieži vien tā, ka, nu, visizplatītākā ir K-tipa termopāres, un tāpēc tur, vai tur būtu baltais un zaļais, vai tur būtu sarkanais un zaļais. Tāpēc, ka mums nu, ļoti daudz kas no, tomēr no Vācijas nāk, tāpēc, ka Vācija ir galvenais tomēr industriālais ražotājs Eiropā. Vai tas ir vai, nu vai, divi varianti visbiežāk mums ir. Uh, jā, kāpēc tik daudz? K tipa, T tipa, J tipa un tā tālāk. Atšķiras metālu un atšķiras tātad temperatūra. Tātad temperatūra diapazons, kur var izmantot. Tātad K tipa ir līdz 1200 grādiem parasti. Nu, okay, tur plus mīnus tomēr ir. Šeit ir, piemēram, rakstīts 1260 grādi, bet, nu, aptuveni atmiņas tur 1,2. Tātad tas ir tas range. Tātad jod mazāks līdz 760, te vēl mazāk. Tur tev šeit sarakstā te vispār ir. Kā Atvainojos, drīkst jautājumu. droši, droši nav jākautrējas. Tas, ka K un N tipa ir tā kā katods anods domāts, jā? Nu, no metāliem. Nē, nu katods anods tas ir nosaukums, bet katods anods katīpa tomēr, kur viņam ir apraksts. Tur ir cita nozīme tam K, jā? Jā, jā, re, kur Paldies. ir. Kā type termo reduce, jā, tas ir, nu, burts nosaka to materiālu, kuru izmanto. Jo katods anods tas drusku ir no citas. Tāpēc šeit ir tie burti N, R, redzat, R tipa, N tipa, J tipa un tā tālāk. S tipa, T tipa. Tāpēc šeit kā nenozīmē nekāds anods, šeit katods. Viņi nosaka tātad to metālus, kurus izmanto un attiecīgi to standartu un tātad to range, measurement range. Cik līdz kādai temperatūrai viņi ir paredzēti. Jo kāpēc kā ir izplatītākais? Nu, tāpēc, ka tas diapazons no minus 200 līdz 1200 principā der gandrīz jebkuram uzdevumam. Ja mums, teiksim, tā temperatūra tomēr ir mazākā, ja, teiksim, līdz kādiem 100 grādiem, ja, nu, vai dažiem 100 grādiem, tad tur biežāk izmanto citu devēju tipu, ko sauc par PT100. Nu, tur ir PT100, pēc 1000, nu, tūlīt nākamu paskatīsimies, tā citu tehnoloģiju izmanto. Jo termopāri tomēr biežāk izmanto, kad ir liela temperatūra. Kāpēc? Nu, tur ir precizitāte. Tur atšķiras tehnoloģija, tāpēc tur ir jautājums ar to precizitāti. Pie tam kā šeit ir svarīgs, tātad, ok, tātad liela temperatūra, saprotam, ka ir agresīva vide. Agresīva vide, tā, kur mums ir tie. Kā pasargāt tātad devēju no agresīvas vides? Nu, pirmkārt, šitais te metāla stienis, tātad, kur ir kontakts ar vidam, ir varianti, no kāda metāla un kāds ir metāla biezums.
lai mehāniski nosacītu pasargāt devu. Pie tam iekšā šeit, ja mums ir termopāris un liela temperatūra, mēs saprotam, ka kāda vadu izolācija izturas 1000 grādu. Tāpēc šeit iekšā vadi ir keramika. Tātad šeit ir tādas keramiskas trubiņas, kas principā atdala divus vadus, lai tur neveidojas kontakts. Tātad ne ar korpusu, ne starp diviem vadiem. Tāpēc iekšā tur ir keramika, ja, kas nodrošina to izolāciju. Bet šeit metāls, ja, tātad atkarībā no atkal metāla tur sakausējuma, aizsarga no vides. Piemēram, tur cemeksa, kas tagad ir švenk, ja, tur ir problēmas ar to, ka pirmkārt tur ir liela temperatūra, tur ir ķīmija plus abrazīva vide. Tāpēc tur devēja, kur šitais te čaula, gandrīz tur siena centimetrs bieza, ja, nu, 3 mēnešus, 5 mēnešus un jāmaina. Ilgi nedzīvo. Cits piemērs, tur, kur, piemēram, komforts ražotie katli, nu, kas Latvijā tur zem tukuma tiek ražoti lieli katli, tādi melnsarkanie. Daudz kur ir, tur katlu mājās, daudz kur. Kad kurina ar visam sūdam, nu, ar ko kurina? Ar visu ko. Tāpēc, ka taupā. Varētu būt, ka tur izdalās tāda ķīmija, kā kopā ar diezgan tādu lielu temperatūru, augstu temperatūru, nu, teiksim, kur tur 1000 grādus mierīgi varētu būt. Vienkārši tā ķīmija, nu, viņa kā katalizators kalpo, ja, kas tātad pātrina to procesu, ka vienkārši kā ķīmiski noiet šito metālu aizsardzību. Un tur arī pēc kāda laika viņus jāmaina. Tāpēc tādam uzdevumam vienkārši tur jāskatās, kāds būs biezums metālam, kāds sakausējums, cik viņš ir tur izturīgs pret šito agresīvu vidi. Tāpēc tur jāskatās. Ne visi ražotāji piedāvā, teiksim, tādus specifiskus variantus, kad varētu izvēlēties šito te. Tāpēc, ka gan to diametru, gan sienas biezumu, gan materiālu parasti, teiksim, viņi ir diezgan tad standartizēti. Tāpēc, ka, nu, no ņeržas, teiksim, tur kādi 7-8 mm biez šitais stienis, tur mazāk par milimetru sienas biezums, un tātad, principā, ja tur nav tādas īpašas prasības, tad mūžīgi kalpo gandrīz. Bet gadās, jā. Tātad termopāris, liela temperatūra, rezultātā tur ir, tā kā tur ir divi dažādi materiāli, signāls ir milivolti. Kāpēc tas atkal ir svarīgs? Piemēram, nu, ir kāda iekarta, mantojums, kaut kur nopirkā. Skaidrs, ka tur ir temperatūras devēja, no viņam nāk vādi ārā, signāla nav. Jautājums, kas tur par devēju? Kad kaut kad bija, kā to saprast, kā to atpazīt? Vot jautājums. Nu, pēc būtības, ja tur ir metāls stienis, kas saka, tur iekšā pastāv trīs, labi, 4 varianti. Bet pirmkārt, tas ir termopāries, bet ļoti labs jautājums, kāds termopāries. Ja devis ir dzīvs, tad, principā, no tiem milivoltiem, tātad var nomarīt temperatūru, var nolasīt milivoltus, un, attiecīgi, kādi milivolti pie kādas temperatūras, tātad varētu noteikt pēc tabulas, tātad kāda tipa termopāries ir. Cits variants, tātad otrais variants, tātad RTD, tas saucas Resistance Temperature Detector. Otra grupa RTD, pie kuras ir tie PT100, PT50, PT1000, PT500 devēja. Tātad, nu, kāpēc PT? Tāpēc, ka tas ir platina sakausējums. Tur pamat izmanto platinu. Tātad
Principā tur ir maz piliens, tāpēc nav nekas īpaši dārgs. Ideja. No temperatūras mainās šita elementa pretestība. Ideja mērīt šito piliena, jo pēc korpusa, oi, man tur tavs, korpus arī tas pats, divi vadi, šeit ir piliens, bet tikai šeit ir atkal, nu, protams, tas tur ir sakausējums, bet tur ir platina sakausējums, un no temperatūras mainās pretestība. Un tātad jānolasa tātad pretestību. Tāpēc termopāriem ir, ja mums ir paredzēts speciāls, tas vai PLC vai speciāls transmitters RTD, viņam ir arī speciāls. Pie tam tur arī PT100, tātad resistance 0 Celsius varētu ot ir tabuliņa, ja, tad būtu resistance versus temperatūra PT100. Tātad, redzat, 100 ohmi, tāpēc viņš arī saucas PT100, atbilst pretestība 100 ohmi pie temperatūras 0 grādi. Ja tur būtu PT1000, tad tas pats, tad pretestība būs 1000 pie temperatūras 0 grādi. Bet viņa mainās tur mērīšanas diapazons, tur PT100, PT50, PT500, PT1000 un tā tālāk. Vispār PT100 devējiem mērīšanas diapazons, tā šeit viņam nebūtu. PT100 range. Nu, te viņš pateiks diezgan. Jā, nu tur atkal atkarība no izpildījuma. Tāpēc, ja mēs šeit paskatīsimies, ko mums piedāvā tur. Type. Te nevar pat izvēlēties. Redziet, šeit mums būs termopāris. Uzreiz tātad vienkārši. Redzat, temperature, electric cup. Data sheet. Kā type termopāris, redziet, diametrs 6 mm, un tā ambient temperature tur, kur, nu, tie ārā, kur ir konektors ar vadiem, tāpēc, ka tur ir vadu izolācija. Kā tip, redzat, līdz 1100, šitais te, kā tip. Uzreiz pēc temperatūras varētu. Bet measuring range, redziet, šeit ir PT100. Viņi pārredz tur 150, 200 grādi parasti. Tur atrast PT100, kur būs līdz 500 grādiem. Liekas, tas būtu 4 vadi, tas ir PT100. Uzreiz redzat, ka tas ir connector. Tur varētu būt viss kaut kas. Redzat, PT100 līdz 500 grādiem. PT100. Nu, skaidrs, ka līdz 500 grādiem tas nebūtu termopāris. Visticamāk, būtu PT100. Bet atkal atgriežamies pie varianta, cik daudz. Redziet, parasti ir līdz kādiem dažiem simtiem. PT100 ir paredzēts. Lai nemarītu kaut kādu tur ļoti lielu temperatūru, ja tur ir kurtu vai vēl kaut kur citur. Ja, tad normālam tur procesam, kur tie daži simti, tomēr biežāk izmantos tieši PT100. Kāpēc? Tāpēc, ka precīzāk tomēr. Ja mums ir range, tas ir diapazons mazāks, tas nozīmē, ka mēs precīzāk mērīsim. Un vēl viens tā, kur man bija, tas ir Google. Google, kur tu esi? Taisna līnija. Tātad mums tabula tātad ar mērījumiem ir
proporcionāli, tātad taisna līnija, kas nodrošina labu precizitāti. Tad atkarība pretestība no temperatūras taisna līnija. Tad ar vienu koeficientu tad varētu šito pārveidot. Jo, nu, atkal par cenu PT100 tur, nezinu, tur būtu kādi tur 20, 30, nu, tur atkal. Jautājums, ja tur ir galva, keramiskais konektors, tur tā vitne, garums atkal stieņa garums, cik tur viņš varētu būt metrs. Tur varētu būt tur 100 eiro, ja? Ja tur ir kāds puļķis, tātad neliels, tur būtu 20, 30, 40 eiro par temperatūras devēju. Bet ir vēl PTC, tas saucamais NTC. PTC. NTC. Re, kur ir. Tātad vislētākais. Vislētākais, principā, visas tur elektronikas uz klates, kur ir pielodēti visi mazie PTC, NTC. Tātad, pirmkārt, ir neliels diapazons, tas mērīšanas diapazons, bet principā, ka ja tur ir istabas temperatūra, tur līdz kādiem 100 grādiem, tātad, jā, viņi varētu, bet redziet, tātad viņam ir tātad pretestība un temperatūra nav lineāra. Vienkārši NTC un PTC viņi atšķiras ar to, ka, kā mainās pretestība atkarībā no temperatūras. PTC tātad temperatūra aug, pretestība palielinās. NTC temperatūra NTC samazina, tātad temperatūra aug, jā, lielāka temperatūra, mazāka pretestība NTC. PTC lielāka temperatūra, lielāka pretestība. Tas ir kur viņu standarta veida. Principā PTC, NTC arī varētu būt tie puļķi. Re, kur ir. Vot. Redziet, tātad divi vadi, puļķis un tātad metāla aizsardzība un vats aiziet. Pie tam arī varētu būt šeit izpildījumi tādi iegremdējumi, ja, piemēram, ūdens temperatūra ir nepieciešams mērīt, tāpēc, principā, šitie arī ir iegremdējumi, kur ir paredzēti, lai mērītu tā kā ūdens temperatūru. Pat vadu var iegremdēt, bet tur atkal jāskatās, tāpēc, ka nav tur speciāli raksta, ja varētu kopā ar vadu viņus iegremdēt, tad jā. Ja neraksta, tad nedrīkst. Tas attiecas visiem PTC, termopāriem, NTC, tāpēc, ka atkal tas ir standarts variants, tur varētu būt. Nu, termopāris diez vai, tāpēc, ka atkal termopāris ir liela temperatūra, bet vai tur ir PT100 vai tas ir NTC, PTC, kā tu saprast? Visticamāk pēc vadu skaita, jo, ja mums ir PT100, jā, tur ir pēc būtības elements, ko mēs skatījāmies video, kur tas viņš ir, tā kā par metālu. Vienalga, atceramies, tātad tur ir divi vadi, kur ir šeit. Vot. Parasti krāsa ir sarkana un balta, divi vadi, un tad mēram pretestību. Bet ir varianti, 3 vadu un 4 vadu varianti. Pie tam visizplatītākais ir 3 vadu variants. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka vadam arī ir pretestība. Tad mēs mēram temperatūru, tātad pretestība mūsu jūtīga elementa. Plus vēl vats 50 metri vai 100 metri, kas aiziet no devēja tālāk. Un vadam arī ir pretestība. Un rezultātā mums varētu būt ļoti neprecīzs mērījums. Lai to ievērotu speciāli uzreiz, tātad šitie divi ir vienkārši divi paralēli vadi, kas aiziet līdz šitam puļķim, kas tur ir galiņā. Bet viņi ir paredzēti, lai
ierīce, kur šitais PT100 būtu pievienots. Tātad sarkanais ir pievienots. Tātad tur arī būtu 3 vai 4 spailes, lai pievienotu PT100. Viņš salīdzina, tātad, kas tur ir ar sarkana gala un kas ir balta gala. Tātad, un kompensē vada pretestību. Tātad ierīces, kas atpazīt PT100, tur ir iebūvēta funkcija kompensēt vada pretestību. Nu, protams, ja tur ir 3 vai 4 vadu uh, pievienojums. Ja šeit ir 2 vadi, tad nav opcijas kompensēt vadu pretestību. Ja tur ir 3 vai 4 vadi, ja, tad kompensējam to pretestību. Tāpēc, ka mēs atceramies no skolas fizikas, tātad, ja mums ir 2 paralēli, tad mums ir 2 mazāka būs pretestība. Tātad, tā var izreicināt vadu pretestību un to atskaitīt no mērījuma. Nu, un šeit, principā, kur ir tā kā parādi, ka tas transmitteri izskatās, kur ir. Viņu sauc par tableti, tātad viņi 2 vadi nobarot tablete. Pie tam šitas tabletes ir gan priekš PT100, lai montētu galvā, gan priekš termopāriem. 2 vadi, lai nobarotu, un tātad 3 spailes vai 4 spailes būtu PT100 signālam, un 2 spailes, kas dod signālu uz PLC, tas būtu vai strāva vai spriegums. Termopāriem viss tas pats, tikai tur būs 2 vadi, tā kā devējām. Pie tam viņiem, ja bieži vien viņi ir programmējami. Vai šeit no maliņas būs potenciometri, kur ar potenciometru palīdzību varētu izvēlēties, potenciometru kombinācijā, termopāri veidu, tātad K tipa, J tipa un tā tālāk. Vai viņi pieslēdzas pie speciāla programmatora, kur iestata to range, temperatūras range, lai precīzāk mērītu, un tātad to termopāru tipu. Vot tā. Par temperatūras devējumu. Tātad vēlreiz mums ir 3 veidi PNTC, MTC, principā es to apvienoju zem viena. Tātad RTD, kur pretestība lineāra. Ja? Parasti mums ir tie PT100 visbiežāk izmantojami un termopāres. Šeit, piemēram, tātad, ko Turk šeit reklamē, tad viņam ir tas uzreiz pats elements ar vītni un uzreiz tipa galvā. Tātad pārveidoties, kas arī atpūtu temperatūru, gan pārveido, tas transmitter, kas padod signālu ārā. Pie tam, kā es saku, transmitter varētu būt kas montēs galvā, jo galva ir vienmēr paredzēta, lai būtu ārpus transmitters elektronika, tur viņam ir darba temperatūra līdz kādiem 80 grādiem, tāpēc galva atrodas ārpus tas zonas, kur mēra temperatūru, vienkārši pasargāta no mitruma un tā tālāk, tāpēc, lai būtu te IP67. Vai tātad uz dinsliedes atsevišķi varētu būt viņš. Kā tur automāts uz dinsliedes, kas tātad pārveido signālu. Ir arī tie PLC, vai regulātori, procesoru regulātori nav obligāti tātad jāizmanto PLC, ir tie standarta regulātori ar dažiem iestatījumiem, lai regulētu pēc temperatūras kādu procesu. Mēs arī par viņiem nākamreiz parunāsim. Vot, tātad, vai tātad speciāli ieeja paredzēta konkrētam veidam. Tātad, vai tas NTC, vai tas ir PT100, vai tas ir termopāris. Tātad, tur nevar sajaukt, jo neizdosies nomērīt. Tā kā viņi visi 3 dažādi. Ok, tātad par temperatūras devēm parunājam. Tā, kas man tagad nākamais? Ok, lineārs, jā, braucam tālāk. Ultrasoniku. Drusku mēs jau paspējam sākt runāt par ultraskaņas devējiem, tomēr paskatīsimies viņu parametrus. Tātad, kur ir uzreiz tie daži varianti, kā viņus varētu pielietot, kur ir. Tātad uzpildīšanas kontrole, kur ir ultraskaņas devēs. Redzat, kad viņš ir diezgan tuvu uzliks, tātad ar to konusu nav tik liels problēmas, tāpēc varētu uzmantot pie tam, ja
uzkorķēšanas jautumi, ir korķis, nav korķis arī. Šeit ir tātad arī distants noteikšana, nu šeit ir tātad ultraskaņas, tātad kā arī kā lāzeri pasaka distance līdz, tāpēc varētu izmantot. Ok, tātad parasti viņi tātad arī ir tās muciņas, tāpēc dizaina. Tātad pieņemsim barelu. Šitie ir M30, tātad, nu, paņemsim kaut kādu nelielu M18, jo tātad M18, vot, viņu specifikācija, tātad, nu, principā, kur ir range līdz 150, nu, pusotrs metrs, resolution, tātad precizitāte 1 milimetrs. Pie tam blind zone jāatceras, ka visiem ultraskaņas devējiem ir akla zonā. Tātad viņi pavisam tuvu neredz. Šitam ir kā 10% tā akla zona. Ja mums būtu M30 šeit, paņem M30, tad diffuse, kas no objekta, nu, ja, tātad range 30, 3 metri, tātad blind zone 30 centimetri. Sonicon, redzēt, tātad Sonicon, tātad šitais te konus 5 grādi, ja. Tāpēc jāatceras par to, ka jo tālāk, tātad jo lielāks būs konus, tāpēc, teiksim, varētu nomarīt ne tikai materiāla esamību, bet arī tur sienas, malas un tā tālāk, viss kaut kas. Nu, principā tā, ka viņš mērā parasti tātad 420 vai 010 volti signāls, plus var viņu iestatīt uz to, nu, teiksim, līmeņa kontrolē. Piemēram, parasti to, kā avārijas signālu izmanto, trauksmes signālu. Ja, ja ir, teiksim, minimāls vai kritiskais vai maksimāls līmenis, tātad ar PNP, tātad tranzistoru izolēt, tātad pados tālāk signālu. Vot tā par optiskiem, ultraskaņas devējiem. Pie tam, nu jā, kur viņi man ir atverti. Par ierobežojumu es aizmirsu pateikt par to, tātad, kas tur viņam ir. Tā, temperatūra. Kur ir tātad ambient temperature un spiediens pressure. Jā, tātad, nu šitas vēl ir labs, viņš līdz 5 bāram pressure resistance. Pārasti būs mazāka vērtība. Tātad, tomēr tātad, nu, temperatūra un spiediens. Jo mēs salīdzināsim ar optisku, bet Lāzers šeit būs. Viņš kas tur ir līdz levels, tas būtu spiediens tomēr. Lāzer būs optiskiem. Jā, lāzer sensori. Kādu paņemsim lāzer sensoru? Pata šit. 55 grādi. 55 grādi. Nu jā, un spiediens šeit vispār nav dots, tāpēc, ka viņu šitais, nu, nevar ieskrovēt procesu, viņš jebkurā gadījumā būs ārā no procesa. Tad man vajadz izvēlēties tieši to ar skrūvējumu iekšā. Tātad šeit redzat vēl viena nianse. Kā tu nevari ieskrūvēt iekšā, tāpēc tur arī tur nevar. Tur tev tas prasības nebūs, piemēram, spiedienu viņi nenorāda. Ja viņš būtu arī skrūvējams iekšā procesa, nu, cipa, to mūciņu, ja, tad tur būtu arī ar spiedienu parametri. Bet, kā es saku, šitam 5 bari tas ir ļoti labs parametrs ultraskaņas devējiem. Teiksim, tie lētie parasti viņi tur spiediens viņam ļoti nepatīk. Ar šitais 5 bari tad lielu spiedienu varētu turēt. Jā, nu, kā es saku, par to arī būs jāmaksā. Ok, tad īsuma par ultraskaņas devējiem, jo
Teiksim tā. Mēs esam pie optiskiem, jā. Daudz nerunāsim. Tā, kas mums nākamais? Nu, davai, lai būtu linear position sensors. Nākamais devu veids, kas saucas linear position. Aha. Šeit, es domāju, tā varētu. Pēc būtības šeit ir, nu, trīs varianti, trīs izpildījumi, tā, par kuru mēs parunāsim. Um, mm, 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 mm. Vot ar sarkano galviņu mēs redzam Temposonic. Tas ir nu, tā kā modelis. Pēc būtības tas ir MT sensori. Un tas ir pasaules ražotais nu, tādu veidu sensoru numurs viens. Tāpēc, ka viņi tur, tiksim, ir daudz kur, katra automašīna Vācija, tur, principā, viņam ir Mercedes, tāpat katra automašīna, kur tur no rūpnīcas bija Temposonic, tagad viņš nepateikšu. Uz to brīdi nezinu, tagad daudz kas mainās. Bija vot MT sensors, šita Temposonic tipa. Kas tas par zvēru? Pēc būtības, nu, visizplatītākais viņu variants ir vot tāds. Ir stienis, šeit tas ir ferromagnetiskais gredzens un galva ar elektroniku un kontaktu. Tātad. Devis nolasa, kur atrodas šitais magnets ar ļoti labu precizitāti. Tur mikroni, tur 10 simtdaļas, nu, milimetru, tas mikroni, kur atrodas. Tātad, var visu, ko tātad. Ļoti, ļoti plašs pielietojums. Tātad gan ražošanas, kur ir ražošanas iekārtās, tātad, kur viss kustības notiek, kur nepieciešams tur kontrolēt, kur tiešām nevis gala pozīciju, kā tie, piemēram, gala slēdži vai tie paši induktīvie, kapacitīvie, ja, kad mēs kontrolējam konkrētu pozīciju, bet kad ir atšķiras, piemēram, nu, teiksim, tur koka apstrādēs, tur, piemēram, tur, kur mums ir tā kā finieris, Rīga tur un tā tālāk. Kad ir koks stumbrs, ja, tad tur atkarība no tā, kā tur tie naži piet un tā tālāk. Vai tur, ka tas koka lapas, viņus izmēra un tā tālāk, tātad tur brauc tas detaļas. Ražošanas iekārtas, tātad kontrole, kur kas atrodas, tātad rekur ir ar labu precizitāti. Pie tam tur varētu būt tā, kur tas bija tie paraugi. Rekur ir. Tātad viņi varētu būt iebūvēti visur, piemēram, kā šeit, ja. Tātad. No tā, kā viņi izskatās, nu, teiksim tā, tur idejaski, ja tur ir stienis, ja, kā šeit redziet, kas kustas, ja, tad tas ir nu, tā kā viena tehnoloģija. Otra tehnoloģija ir šita. Te, principā, tur bija pirmais, kas to izdarīja, tātad, kad tev ir sliede. Un tev uz sliedes vienkārši slīd, šitais te, nu, šeit ir tāds elements, kur iekšā vienkārši spole. Nevis ferromagnēts, bet tur ir tā kā spole. Un tātad viņi nolasa, kur atrodas uz sliedes. Ja? Principā bija, vat šitais te bija variants sākumā, kur viņš ir. Lai tu varētu labi redzēt. Vot tāds.
Principā, kad ir tas stienis, kas ir uz sliedes, ja, un re, kur ir tas elements, kas kustas, un viņš tad nolasa viņu tad vietu. Bet, principā, kad uztaisies šito pilnvērtīgo sliedi, ja, tāpēc, ka, nu, viņu pat ar amuru varat uzsīst, ja. Nekas ar viņu, viņi ir hermetiski, nekas nenotiks. Pēc uzbūves tur iekšā, protams, ir šeit ir elektronika, ja, kas to nolasa, bet diezgan izturīga. Un trešais variants, kas tur ir, tad kur ir, nu, kuru mēs varam vienkārši pieskaitīt klāt pie šitam te, tad šeit mums ir encoders ar trose. Mēs pašu sākumu par tādu runājam. Tātad, jo te vajadzētu par encoderi parunāt. Kā tad? Um, ko šeit varētu tādu interesantu pateikt? Nu, atkal tur jāskatās, kur kā jāizmanto vibrācija, piemēram, tur, kur mums ir, nu, Rīga finieris, ja, viņam ir tempasoniki ļoti daudz kur, liela daudzuma, bet viņam ir problēmas ar tāda tipa devējiem, tāpēc, ka tur visur notiek vibrācija. Un no vibrācijas viņam ir problēmas ar šitam te konektoriem. Tātad ilgi nekalpo, nevis ar sensoru visu ir ok, problēma ir ar konektoru. Vibrācija. Principā, vot visu, ko tādu par viņu varētu tādu interesantu pateikt. Tātad izvēlas garumu, protokolu vai tur kādu izvēlu, kā viņš pasakā. Kur kas, pie tam kur ir varianti, ka tātad galva ir atsevišķis, tātad stieni ielikt tur, kur ir nepieciešams, un tātad šita te kustīga daļa. Bet parasti šita ir cilindram tomēr paredzēta, ja? Tātad tāds izpildījums. Jo, ja tur ir kādas kustīgas detaļas, tad vajag tāda veida izpildījums uz sliedes, ja, vai kā turkam šitais te ir. Par šito arī varētu dažus vārdus pateikt, ka, piemēram, tie paši finieriem, tur, kur ir liela presa, kas tātad sapresē finieriem, nu, teiksim, tur tādu saliek viens uz otru virsū, daudz, un tad pēc tam, lai viņi tad būtu visi tādi smuki, ar vienu tu pašu, kā teikt, izmēru, biezumu, tātad viņas pēc tam tātad aiziet zem presa. Un presa ir hidrauliska, tātad tur ir tie hidrauliski cilindri, kādi tur ir 8, piemēram, gabali, ja, tātad tur ir nepieciešams, lai visi tie 8 cilindri tātad vienmērīgi pacelās. Un tātad, lai tas ne ar spiedienu kontrolē, bet kontrolē tieši cilindra tātad to gājienu. Tātad, lai viņi visi tātad ir viena augstumā. Un diezgan precīzi to jākontrolē, tāpēc, ka gala produkta biezums no tā ir atkarīgs. Lai būtu labs produkts galu galā. Un tātad tur distance ir metri, kad varētu būt 10 metri, ja, un diezgan precīzi. Tur precizitāte tomēr ir milimetru desmitdaļas, lai būtu. Vot, tur, nu, teiksim, tā iekarta no, nu, tā presa tādam uzdevumam no ražotāja bija, teiksim, nevis bija, bet joprojām, es tā teiktu, vot ar tādiem linear position sensoriem. Tātad pēc būtības, kas sastāv no trosas, ja, un enkodera, kas skaita tātad tik daudz trosas, tātad izgāja ārā. Ja, tātad no apgriezienu skaita. Diezgan precīzi. Ar trosu ir tomēr savas problēmas, tāpēc, ka viņu mehāniski varētu bojāt, gadas problēmas, gribēja savu laiku aizvietot ar kaut kādu citu risinājumu, lai tas būtu bezkontaktu, domāja par lazernieku,
Bet atkal lazernieks, kas uz tur vairāk nekā 10 metriem un ar precizitāti mikroniem, nu, tādu varbūt parādījies, bet tur ceņīgs speciāls izpildījums būtu nereāls. Tāpēc joprojām šis variants ir diezgan tā kā precīzs un labs. Ja mēs, teiksim, mums ir kaut kādas kustīgas detaļas, un ir nepieciešams reāli tur, lai tur būtu 10, 20 metri un tā tālāk. Tāpēc, ka, piemēram, šo pašu, kur mums ir uzlikt tādu uz 10 metriem, nu, mums neizdosies. Viņa, teiksim, pēc katalogiem mēs paskatāmies, ja tur ir viņu measurement range, viņš bija līdz 5, ne tagad vai 40. 4000 līdz 10 metriem tagad parādījies. Nu jā, tas ir rope. Tas ir rope, tāpēc es skatos, tad nevar, tāda nebija. Un tas ir absurds tādu ražot. Tā viņi bija līdz tur tiem divi, kur ir 2 metri viņi ir. Līdz 2 metriem, 2 metri, 2,5. Ar 2,5 vairs nav. Tad 2,5 līdz šitais te stienis. Stienim. Lūdzu. Tātad. Tāpēc, jā, jautājums, ja tur ir lieli garumi, tad tomēr ar trosu joprojām. Ok, labi, tad tas ir linear position, tad pozicionēšanas jautājumiem. Turpinot ideju ar trosi, tātad, kā nolasīt, cik daudz trosas, tātad ir izgājis ārā no korpusa, tā no viņa encoders, tātad iekarta, kas pēc būtības vai skaita, viņus divi uzdevumi. Tātad skaitot apgriezienus, pie tam diezgan precīzi. Ja? Un vai tātad var būt un var būt vai. Ja? Tātad noteikti pozicionēšanas jautājumi, jeb savstarpēju izvietojumu. Tātad šeit konstrukcija, tātad kāds stienis, jeb ja mums kaut kas griežas, nosauksim viņu par rotoru, ja, uz kura kaut kas atrodas, tātad šeit tiek piestiprināts. Ja. Un ja mums ir nepieciešams zināt rotora leņķi, tātad, ja mēs neskaitām apgriezienus, bet ja mums ir tā kā pozicionēšanas jautājumi, kas pagriežas, ja, tātad, lai precīzi noteikti, kāds tur ir leņķis, tas ir viens uzdevums. Un otrais uzdevums ir reāli skaitīt apgriezienus. Pie tam šis pielietojums varētu būt, piemēram, mums ir konveijera lente, ja, turas. Un tātad ar šito palīdzību varētu skaitīt konveijera lentes ātrumu. Tāpēc tātad viņš skaita lenti un pārveido, izmantojot laiku par ātrumu. Tā, encoder. Encoder pēc uzbūves ir diezgan tāda precīza iekarta, tāpēc, ka tur iekšā ir optika. Nekas nav sarežģīts, bet es domāju, var nepaveicies ar reklāmu atkal. Tagad Google'am ir pārāk daudz reklāmas. Jā, tātad rekur ir encoders, jā, tātad rekur, kā viņi tas rotors griežas, tātad mēs varam gan leņķus skaitīt, gan apgriezienus, torn apgriezienus, angle leņķis, jā, kā tas uzbūvē elektroniku un rekur ir ripa. Un rekur ir laser, optiskais, jā, tātad viņš skaitā. Vot tāda uzbūve.
Pie tam tātad pamatojas to, ka tur tie diski ir vairākiem, rezultātā tur diezgan ļoti precizi var noteikt gan leņķi, gan arī varētu skaitīt apgriezienus liela ātruma diezgan. Nu, vat, paskatīsimies to enkoderu. Nu jā, par enkoderu. Jā, tātad ir kādi varianti. Ir varianti, kā tātad šeit tātad re, kur ir stienes, tātad šeit ir tātad mufta un te pievieno kaut kas, kas griežas, vai tātad stieni ieliek, tātad stienes jau ir, piemēram, motors, viņam ir rotors, tātad šeit tātad caur muftu tātad rotoru pievieno pie enkodera un ir bezkontaktu variants. Bezkontaktu variants, tātad, kad šeit ir, nu, kā linear position sensoram tas pats, šitais te ir disks, ja, kurim iekšā ir spola. Šito disku pievieno pie objekta, kas griežas, un tātad uzliek pretī tātad šito te, kas nolasa. Kāpēc šī tehnoloģija ir tik laba? Tāpēc, ka, nu, atkal vibrācija. Vibrācija. Tāpēc tev nav jāsavieno elementus, tātad uzliek blakus, un tā visa vibrācija tātad, neboja pašu enkoderu, tāpēc, ka viņš bezkontaktos apgriezienus mērā. Tā, atversim datasheet. Viņam, redziet, tātad rotation 800, nu šitam nav 800 apgrieziena minūte, tātad accuracy, tātad 0,01%. Nevis 1%, bet 0,01%. Nu, tātad pie tam, tātad, nu, visiem enkoderiem tur ir daudz opcijas, kā varētu tātad tos apgriezienus paraidīt. Tur, tur jāskatās. Tāpēc, ka viņam parasti viņi ir aprīkoti ar diezgan, teiksim, plašu tur spektru, kā varētu. Viņi var dot gan impulsus ārā pats skaitā, gan varētu dot vērtību, lai pēc tam domā pats, ko darīt. Jo parasti viņam ir tie konektori, nu labi, šitam ir, tāpēc, ka tas ir IO-Link, bet parasti enkoderam tur ir kāda 9 pin, parasti ir 11 pin output, pin number. Nu, kur tas mums ir? Kāds... Nu, вот, piemēram, encoder output. Brown, orange, yellow, green, blue, purple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, tad viņš jau pasaka vērtību. Tātad PLC input signālu. Encoder interface. 15 pini. D-type plug. 15 pini. Ja? Tātad ar encoderiem tur ārā nāk tur daudz. Daudz. Pinu tāpēc tur jālasa instrukciju. Kas kur ir. Vienmēr. Vot, par encoderiem. Tātad. Mm, encoder. Nu, varbūt jūs. Nu, vot, piemēram, ja? Tātad encoders. Nu, vot, uzlik virsū, ja? Un tad rezultātā skaita gan distanci, ja konveram, gan ātrumu. Re, kur ir, ja? Tātad konvejers, tātad encoders, redzat, un šeit, cipa, encoders, nu, cipa, nolasa no encodera, cipa, impulsus, un PLC apstrādā impulsus, un šeit, tātad, impulsu pārveido par distanci, ja? Tātad, uz konveres šeit ir kāds, nezinu, metāla plaksne, vai vēl kaut kas, re, kur ir cutting, tātad, nogriež, regulē, vot. Tāds, kā viņu var pielietot.
gan tā, gan ot, kā šeit atsevišķi atšķirība. Nu, vienīgais tātad šeit tomēr būs nepieciešams pilsi, lai zinātu, teiksim, šita te riņķa garumu, lai precīzi kontrolēt, jo viens apgriezis enkoderam atbilst kādai vērtībai. Tātad varu to pateikt, re, kur ir enkoderi, jā, tātad re, kur pie motora pieliks, kas nolasa apgriezienus, jā. Un tie apgriezieni ir proporcionāli arī distance. Nu, vot, enkoderis. Tā, principā 8. Tā, kur mēs palikam šodien. Tā, pēc mana saraksta, tūlīt pārbaudīsim. Tā. Tu. Tā mums palika spiediena sensori, parunāt par galaslēdžiem, parunāt par plusminiekiem. Principā, jā, varam šodien, tad tu varētu nākamreiz tu visu apspriest. Jā. Jau ir 8, tad principā šodien varam arī pabeigt. Varbūt ir kādi jautājumi. Jūs minējāt mājas darbu pirms tam, kas ar to Jā, notiekās? tā mājas darbs, tūlīt pateikšu, tā, kas mums ar mājas darbu. Tā, par mājas darbu mēs runāsim 25. novembrī. Par variantiem un ko darīt. Nu, tur būs divi varianti, divi uzdevumi. Jā, tad apspriedīs, nu, tur mums parunāsim par PLC 25. un tad arī par mājas darbu. Tad visu izskaidrošu, kā un ko darīt. Tad 25. par mājas darbu parunāsim un 9. un 16. decembrī būs tātad aizstāvēšana, jeb mājas darbu prezentācija. Vot tā. Citi jautājumi? Laikam nav. Labi, tad šodien viss. Paldies par uzmanību. Atā.